franču romāns Marks Levija latviešu valodā. Un tā ir Apgāda kontinents, jaunā franču līnija, 2. grāmata. Kaut ko tik jauku reti gadās izlasīt. Un īsi par to, kas ir Lorēna un kas ir Artūrs. Tie, protams, ir galvenie tēli šajā romānā. Lorēna ir sieviete, kur ir cietusi autokatastrofā un guļ slimnīcā komā. Un viņas dzīvokli māte izīrē kādam puisim. Un šajā dzīvoklī viņi satiekas vannas istabā. Artūrs, ko nu tur vakarā var darīt tai vannas istabā, un dzird, ka viņa skapī kāds knikšķina pirkstus. Un viņš redz šo sievieti, kura tur sēž, bet sieviete savukārt ir izbrīnīta, ka viņš viņu redz un dzird un var sarunāties. Man šķiet ārkārtīgi neparasti tas, kā cilvēks satiekas ar rēgu un visas grāmatas garumā. Viņš ar šo rēgu iet pa pilsētu, sēž kafejnīcās, sarunājās, risina problēmas, viņi arī mīlējās, un tas ir jauki. Apkārtēji, ja pamazām pierod pie tā, kad ir kāds vīrietis, kurš pats ar sevi sarunājas, iet pa pilsētu šādi un tam līdzīgi. Bet tas ir ārkārtīgi skaists stāsts par cilvēkiem, kuri satiekas un netērē citātā pieminētās sekundes. Viņi izbauda katru mirkli, ko viņi ir kopā, jo šī Lorēna skaudrāk par visiem citiem zina, ka ikviena no šīm sekundēm var būt pēdējā. Viņai var nākties atgriezties, bet var nākties arī aiziet uz citurienu. Un autoram ir ārkārtīgi labi izdevies šo traģismu vai skumjas vai izmisumu parādīt tik jauki, ka nepaliek pat tajās dramatiskajās lapas pusēs, tomēr ir tā cerība, ka viss būs kārtībā. Protams, grāmatā ir laimīgas beigas, un arī tā ir šīs grāmatas vērtība. Tā kā par savām emocijām, lasot grāmatu, es domāju, šis citāts, mēs to arī tāpēc izvēlējāmies, ka viņš pauž visbūtiskāko lietu mūsu pasaulē. Netērēsim, neizšķiedīsim tās sekundes, kas mums ir tur. Skrienot, steidzoties, raujot, kampjot, grābjot, lamājoties, darot kaut kādus tādus muļķīgus sīkumus, ka patiesībā tā vietā mēs varam vienkārši dzīvot. Un nevis domājot par to, ka katra mūsu dzīves sekunda var būt pēdējā, bet domājot par to, ka mēs izdarīsim labus darbus šī sekundē, un mums būs vēl 40, cik tur tie daudzie tūkstoši sekundes, kad mēs varēsim darīt vēl kaut ko labu. Mēs varēsim atpūsties, mēs varēsim strādāt, mēs varēsim lasīt grāmatas, mēs varēsim teikt, es tev mīlu. Un mēs to visu paspēsim tieši tik daudz tūkstošu reižu. Paldies, ka ir tāda grāmata. Comme si, tu n'es pas prête à l'amour, restez là, oui, restez toujours, comme on serait, comme si, tu n'es pas prête à l'amour, restez là, oui, restez toujours. Man ir tāds pagodinājums, ka Apgādes kontinents man kaut kā mīlu, uzaicina vienmēr uz šādiem svētkiem. Un tā grāmata man īstenībā apmulsināja. Es uzreiz kā uzķēros uz nosaukumu, ka Ieva teica starp debesīm un zemi. Man likās, tas ir pietiekami simboliski, ka kaut kam pa vidu noteikti ir jābūt starp debesīm un zemi. Ne? Tad es sāku lasīt, un es jūtu, kad es redzu filmu. Man bija iespēja būt Amerikā tieši San Francisco, uz kaut kādiem 6 vai 7 gadiem, un tas sākuma apraksts atdzīvina, ka tu esi tur, ka tu redz tās ieliņas, tu uzsūdz to atmosfēru, un līdz ar to tu domā, kas tur būs, ceļojums? Beigās es nokļuvu ceļojumā starp 2 pasaulēm, kas arī varbūt ir pateikts ar debesīm un zemi, bet šis ceļojums ir starp ķermenisko un starp dvēselisko.
Un bija dažas domas, ko es esmu izrakstījis arī savā dienas grāmatā, bet es tagad ar jums runāšu vienkārši tā brīvi no sirds, kas man ir palicis, neņemšu citāts, jo jūs paši atradīsiet savas domas tajā grāmatā. Bet viena doma bija tāda, ka šī grāmata ir patiesībā, es tagad tā interpretēju, par to, kā vīriešu ķermenis saplūst ar sievietes dvēseli. Ņemot vērā visus tos apstākļus, kā jūs tikāt iepazīstināt ar sižetu, kur vēl nav lasījuši šo grāmatu. Man liekas, tās ir tādas ilgas gan vīrietim, gan sievietei dot labāko no sevis, ja vispār iet runa par attiecību kvalitāti. Es nebūšu traka feministi, kad es vēlreiz pateikšu, ka sieviete vairāk ir poēzija dzīvē un vīrietis vairāk ir próza. Un abas šīs lietas ir nepieciešamas. Gan kaut kas ļoti stabils tāds, kas var uzturēt ikdienu un ar pietātu pret to izturēties, nevis bēgt no tā un izvairīties no atbildības, nest to atbildības nastu, kas bieži vien nav viegla. Kā arī neapmierināties ar to, ka ikdiena ir vienīgais, uz ko mēs varam cerēt, kā pavadīt savu dzīvi. Visa tā poētiskā daļa izjūtas vai kaut kā tāda milzīga pietāta savstarpējās attiecībās ir vērtība, ko Ieva mēs meklējam. Es nezinu, cik mēdījiem ir spēks to atspoguļot, bet ja runā ar cilvēkiem, tad tas ir jautājums, kur viņi meklē atbildes, kā apvienot šīs lietas. Jo nepietiek tikai ar to ķermenisko un pamatvajadzību apmierināšanu un stabilitāti, ir tās ilgas, kas ir sirdī, just smalkāk, domāt gudrāk, un apvienoties, lai mēs būtu kopā kā divas enerģijas, tā vīrišķā un sievišķā. Un tas, ko es esmu izmantojis jau savā darbā no šīs grāmatas, ir viena ļoti dziļa tēma, kas skar mātes un dēla attiecības, ka māte ir tik gudra, mācot savu dēlu, lai viņš satiekās ar sievišķo pasauli. Un man liekas, cepur nost visām tām mamām, kas saprot šo atbildību, iedod dēlam ceļu pie sievietes, lai viņam ir kaut kādas iemaņas, kā viņš tuvojās un ar kādu attieksmi viņš uztver šo sievietes pasauli, nesabojājot to, tai pašā laikā nepazaudējot pats sevi. Un vēstulē, ko viņa ir uzrakstījusi, zinādām, ka viņa ir nedziedināma slima un kad viņas aiziešana ir nolemta, bet kad garīgi viņa joprojām ir kopā ar savu dēlu, ar tādiem novēlējumiem, kad viņa prognozē, kā dēls attīstīsies, kādā tempā viņš nobriedīs, un tieši tajā brīdī, ka viņš ir durvju priekšā, lai tā kā nonāk jaunā fāzē, viņš saņem vēstījumu no savas mammas. Un jūs saprotat, mēs vienmēr varam uztvert tikai to, ko mēs varam uztvert, ne vairāk. Un tajā brīdī, kad viņš izlasa mammas vēstuli, tas ir tā kā desmitniekā. Es domāju, ak, Dievs, cik ir jābūt gudrai sievietei, mammai, lai viņa varētu būt kopā ar savu dēlu arī tad, kad faktiski viņas nav, bet viņa patiesībā ir. Ka viņa ir kā sargaņģēls un viņa ir kā tāda viedā, simboliskā persona, kas ir tāda laba ceļamaize. Un es šo vēstuli izrakstīju savā dienas grāmatā, domāju, pienāks brīdis, un es savam dēlam, protams, ieliekot savus vārdus, bet paņemot šo ideju, cik tas ir skaisti, es noteikti to izdarīšu. Es jau vienreiz viņam uzrakstīju vēstuli, tad viņam palika 18 gadi, sulīgi apraudāšos. Šitas drausīgi, Kristina. Kad es domāju, 18 gadi tā arī ir tāda pavadīšana dzīvē, jauna vīrieta, viņš vairs nav tavā ietekmē, viņš ir pasaulē, ko lai tu viņam uzdāvini, ne jau motociklu. Pats nomiris motociklu. Es viņam uzdāvināju tādu Tediju Lācīti, kā tādu simbolu tam, ka viņš atvedās no bērnības. Vajag jāsaņemās. Un vēstuli, kurā es uzrakstīju arī kaut ko ļoti personīgi, kā es esmu viņu uztvērusi to 18 gadu laikā, un ko viņš varbūt nezina par mani, kas viņam būtu jāzina. Tagad, kad es to atceros, man jāpaprast, kur viņš to vēstuli glabā. Jo tad, kad tu to dari, tu nekad nevari paģērēt, lai tas otrs cilvēks uztver tieši ar tādu pašu attieksmi. Varbūt viņam būs gadi 40, un tā vēstule viņam nozīmēs vairāk. Es to nezinu. Bet man ir prieks, ka lasot tai grāmatām likās, vēl kāda! Ir darījusi kaut ko līdzīgu, un tas tev iedod tādu drosmi, neapstāties. Jo es domāju, tur ir tā dziļuma bumba, kā mēs tuvi cilvēki varam būt visnoderīgākie. Nevis tikai ar rūpēm, vai tu paēdi, vai tu izmācījies, vai tu zini mērķus savā dzīvē, bet tā kā uzticēt sevi
un iedod to visdziļāko pieņemšanu sev visdārgākam cilvēkam. Un tad, kad viņš satiek Lorēnu, man liekas, tur sākās tā atdeve, kad viņš visu to, ko mamma viņam ir iemācījusi, dāvina šai sievietei, kuras patiesībā nav, kuras dvēseli tikai pārvietojās un dod to dvesmu tieši viņam kā izredzētajam, jo tā dvēseli acīm redzot izvēlās cilvēku, kuram ir siltas rokas, kas prot ar dvēseli apieties. Jo neviens cits jau viņu neredz. Un tur sākās tā fantastika. Un zināju, sākās, kas tā ir zinātniskā fantastika? Tu tā kā apmuls no tā, līdz pa īstam ieejot tā kā ar vien dziļāk un saprotot to kodu tai grāmatai. Nu, tad arī rodās tā sajūta, ka, jā, protams, tur ir daudz sentimentu, kas ir brīnišķīgi, ka viņš vēl ir manī, ka mēs neesam tikai racionāli un visu to loģisko prātu salikuši pa plauktiņiem. Bet tā lielākā lieta, man liekas, ka ja mamma iemāca savam dēlam būt vīrietim, kurš saprot jūtīgumu, kurš pats ir jūtīgs, kurš nebaidās cīnīties par sievieti, kas viņam kaut ko nozīmē, tad mēs visi varam raudāt aizkustinājuma asaras, jo mūsu ilgas tajā brīdī pamostās. Mēs gribam būt kopā ar tādu cilvēku, kurš pieņem to trausmumu, to jūtīgumu. Un tas nenozīmē, ka mēs nemākam braukt ar mašīnu, ka mēs nemākam sev pierādīt, bet tajā dziļākajā būtībā sievietes ir sievietes un vīrieši ir vīrieši. Un līdz ar to tā saplūšana šai grāmatā, ja es tā kā parovu aiz tā sižeta, kas man visdziļāk skāra, un tas ir tas, ar ko es dalos ar jums, tad tai grāmatai pat ir pievienotāka vērtība, nekā mēs teikt, kas ir dāmu romāns, tā ir franču literatūra. Tur ir daudz dziļākas lietas, tikai tad, ja mēs mākām viņas atrast, protams. Un katram savs. Nu, nevar viena gaume eksponēt, ka tā ir vienīgā patiesība, vai ne? Nevar viena pieredze pateikt visu par šo grāmatu, jo katrs izlasīs priekš sevis to, kas tajā brīdī viņam der, bet tās līnijas, ko tur var atrast, viņas ir vērtīgas. Es tiešām parakstos zem katra vārda, un tās domas ir vienkārši, tā nav atklāta Amerika, bet tajās domās ir tāds atgādinājums, ir tāds, uzrunas spēks, ka gribas izrakstīt. Jo visu taču nevar paturēt prātā. Un tad nevienmēr mēs lasām uzreiz grāmatu kā tādu, bet mēs atgriežamies pie tām domām, vai kādreiz, ja nav laika izrakstīt, es uzrakstu tādu un tādu grāmatu un tādā lapusē. Ir kaut kas vērtīgs, pēc tam es domāju, kas tas bija, ko es tajā brīdī domāju? Un tu šķir, un varbūt tev jau kaut kāda cita vajadzība ir svarīgāka, bet vienalga atgriežoties pie tā, kas tev ir bijis svarīgs kaut kādā dzīves brīdī, un turpināt meklēt kaut kādas atbildes grāmatā, tā jau ir tā vērtība, ko, man liekas, mēs nekad nevaram dabūt apmierinājumu internetu pasaulē. Jo turēt rokā un sekot katram vārdam, kas ir rakstīts, tas ir ļoti tāds personisks kontakts un līdz ar to arī tāds personisks pārdzīvojums. Tā kā mīļās sievietes, kuras ir mammas, es domāju, šī līnija ir ļoti svarīga. Mīļās sievietes, kas augst pēc mīlestības, tad šī līnija turēt milzīgā vērtībā savu dvēseles spēku un uzticēt vīrietim, kurš prot to novērtēt, tā ir absolūta laime. Es šo grāmatu izlasīju tikko. 4 stundas pavadīju brīnišķīgā Levija radītā noskaņā, kur sākumā es pilnīgi piekrītu Marijai, ka tu pilnīgi sāc lasīt un nevari atrauties. Tu ej tam sižetam līdz un tu saproti, ka ne jau nu sižets ir tas, kas tevi tur pietur pie tās grāmatas. Un tad varas vaļā kaut kas daudz dziļāks, daudz nopietnāks. Un tu saproti, ka tā ir, acīm redzot, tā mūžības dievišķā vai vēl kaut kāda dziļāka sajūta, kur tev uzrunā dziļāk pa vārdiem, uzrunā dziļāk pa sižetisko līniju, un ka tu grāmatas laikā satiecies ar sevi, tajā visdziļākajā nozīmē, kur tu varbūt vairs nemaz neanalizē attiecības, bet patiešām saproti, ka reiz tev būs jāpalaiž savi tuvākie. Un ka, lai cik ļoti tu mīli, pienāks tas brīdis, ka vajadzēs atvadīties. Un ja tu reiz esi izgājis tam cauri, es esmu izgājis tam cauri. Es zinu, kā ir sēdēt istabā, kur stingst no tā, ka vientulība nāk virsū. Un šī grāmata izvelk šīs sajūtas vēlreiz. Un es zinu, kā ir brīnišķīgi mīlēt
Un vēl tā grāmata izvelk to, ka arī tas kaut kad taču būs jāzaudē. Un tu pēkšņi ļaujies kaut kādām tādām skumjām un raudi tik ļoti no sirds. Un tu skaidri saproti, ka tu neraudi par to sirsnisko līniju, kas tur notiek. Bet tu raudi pats par sevi, jo tu satiecies šīs grāmatas laikā ar sevi māsiņu un parunājies ar savu mammu. Un pasaki Dievam paldies par to, ja mamma vēl ir dzīva. Vai es domāju, ja mammas nav dzīves, tad tas ir vēl skarbāks mirklis šī brīdī lasītājiem. Un arī to tu saproti, ka vienā brīdī būs jāzaudē. Es Leviju uzskatu meistaru. Viņš ved to lasītāju iekšā kaut kur daudz dziļāk par vārdiem. Gribētos teikt dvēselē, mūsu dievišķā būtībā. Un tas viss ir vēl tālāk par emocijām, kuras ir par pārēm. Tas šī grāmata man bija iespēja ieiet tādā mazliet citā pasaulē. Un es atzīšos, jā, es tā kā ikdienā lasu, es šo grāmatu arī diezgan kritiski lasīju. Un šajā grāmatā ir runa par cilvēku, kas ir komā, un tā ir tēma, kas praktiski no medicīnas skatu punktu vēl ļoti daudz nezināmā tur ir. Ir kaut kādi pieturas punkti, bet parasti ārsts, ja ir šāds stāvoklis, tad saka, mēs nezinām. Un tas var būt dienas, tie var būt gadi, un tā neziņa parasti tiem cilvēkiem, kas apkārt, vēl vairāk viņus ievelk tajā visā. Un ir zinām gadiem, kad cilvēks šādā stāvoklī pavada 19 gadus. Pēc 19 gadiem viņš atgriežas un viņš neko neatcerās no tā laika, bet viņš atcerās, kā viņš bija pirms 19 gadiem. Un ir cilvēki, kas, kā šajā grāmatā, jūt un dzird, kas notiek apkārt. Un arī man praksē ir bijis, kad ar kolēģiem Amerikā, kas strādājuši cilvēkiem, kas ir komā, kad, un tas, ko arī profesors man stāstīs, kad cilvēks ir komā, viņš to nedzird un nav šīs te apzinātas reakcijas, vienalga strādā šo cilvēku. Jo viņa smadzenes, lai gan, ja mēs skatāmies datoros, neuzrāda aktivitāti, viņas vienalga uztver šo informāciju, kas notiek apkārt. Un strādājot šādā veidā, es esmu man kolēģi, kas strādājuši, ir bijuši klāt pie šādiem gadījumiem, kur cilvēks atgriežās no šīs komas. Un tie ir ļoti, ļoti emocionāli, tāpat kā šī grāmata. Un Marks Levī, kad es pateicu saviem paziņām, ka man jālasa šāda grāmata, Latvijā viņu zina. Latvijā zina, viņi teica, mēs zinām šo grāmatu, mēs esam angliski lasījuši un meklējuši, un viņiem ir, viņi ļoti, ļoti priecājas, kad ir kaut kas latviski ir. Un lasot šo viņa grāmatu, vēl nāca tā lieta, kad viņš arī ir labs, varētu teikt, vārdu pārzinātājs, ka viņš māk salikt tos vārdus tādās secībās, un man tāds vārdu salikums kā uz sirds pirksgaliem. Tas, kur viņš to mīt, to jūs noteikti lasot šo grāmatu, jūs atradīsiet, un ko viņš apzīmē. Bet tas ir pateikts tā, kas paliek arī manīm, ko es varu izmantot. Un es teiktu, tā grāmata arī ir tā kā, kas ved mūs cauri uz dvēseles pirksgaliem. Un grāmata manās sajūtās ir par tādām 3 stabilām lietām, par draudzību, par mīlestību un par dzīvošanu. Bet visas šīs stabilās lietas ieliekot tādā pamatā, tādā kvalitātē, kas ir patiesa. Patiesa draudzība, patiesa mīlestība un patiesa dzīvošana. Un tad, kad Ieva man iedeva šo grāmatu un teica, lasi, bet es tev neiespaidošu, bet ejot prom viņa izmeta, viss pie tās grāmatas apraudās. Es teicu, tu man jau iespaidoji. Un, kad es lasīju šo grāmatu, bija tēmas, kuras tiek apskatīts, šeit autors grib, lai lasītājs saraudinātu, šeit ir tāda tēma, šeit tiek aizskats tas. Un es domāju, šie lietai es esmu ticis pāri, šī lieta, ka man vēl tā kā skaidrs tur ir. Bet daudziem viņi tiešām būs sentimentāli un būs šīs lietas, kas viņu aizkustina.
līdz mirklim, kad arī man pašam sariesās asaras. Un tajā grāmatā mēs atradīsim tās lietas, un par tām asarām man uzreiz nāca. Pagājušā nedēļā man viens klients izstāstīja vienu stāstu par to, kā uzzināt, kāds ir manas dvēseles mērķis šajā dzīvē. Un tas klients teica, paņemiet papīra lapu un rakstiet. Kā jums šķiet, kāds varētu būt? Es tā kā rakstu, kāds ir mans dvēseles mērķis? Raksti 10 reizes, raksti 100 dvēseles mērķis, raksti nedēļu pēc kādas, raksti mēnesi pēc kādas. Un tad, kad tu būsi uzrakstījis, tad vienkārši izplūdīs asarās. Un tagad es aizkustināju mani, tad es saprotu, ka tā ir tā stīga man dvēseles, kas ar ko man ir jāstrādā, kas man ir svarīgi un kas ir mana kvalitāte. Un arī katram, jebkuru grāmatu, ko jūs lasat, kuru jūs aizkustina, tā ir tā lieta, kas jums ir svarīga un kur jums jāstrādā vai kur jums slēpjās. Un vēl no grāmatu vispār, vēl pieminot, viņa ir kaut kas fantastisks, kaut kas starp realitāti un citu pasauli. Lai gan tā grāmata ir naiva dažās vietās, kuras tā kā pieķēros, un tāda neticama varbūt tāda gadījuma vai notikuma, bet viņi ir vajadzīgi. Tāpēc, kad, ja es viņu realitātei nevaru izdzīvot, tad lasot uz balta papīra simbols, man smadzenes pārvērš viņus sajūtās, emocijās, kas ir patiesas un kas ir reāls, un kuras es spēju izdzīvot. Un izdzīvojot, kā jau teicu, tā jau kā terapija arī notiekās, mēs attīstamies un virzamies uz priekšu. Un pašās beigās es gribu novēlējumu no šīs grāmatas vai Marka Levija vārdiem pateikt, novēlēt jums katram, kad jums katram ikdienā ir bažas. Jums katram ikdienā ir daudz dažādas izvēles, ko jūs darat. Bažas un izvēles jums mijās, un tās ir kā divas tādas stīgas, kas caurvīja jūsu dzīvi. Bet nav svarīgi, kādas jums ir bažas, un nav svarīgi, kādas izvēles jūs izdarat. Ir svarīgi, kādu simfoniju šīs divas stīgas rada jūsu dzīvē. Paldies! D'être vrai, à tes mots d'entrée, artificiels, quelques